Spēlēšu triku ar sēkociņiem. Ar vienu pašu sēkociņu. Stilēšu sēkociņu, lūk, šeit. Starp pirkstu un aidā pirkstu. Un skatieties. Abrakadabra. Sēkociņš pazūd. Redz, kur ir. Viņš kaut kur te ir. Lūk, tepat viņš arī ir. Un tas ir triks, ko es jums šodien iemācīšu. Tātad šī trika noslēpums ir skočs. Tātad man redzat, uz īkšķa ir appusējais skočs. Un ko es daru? Es vienkārši paņemu un pielieku šo sēkociņu pie skoča. Un redzat, tas arī turās. Un jūs pieliekat rādītāju pirkstu priekšā, lai vienkārši nevarētu redzēt. Un tad jūs paceļat un redzat, jūs jau paši redzat, kad viņš izzūd. Un viņš atgriežas. Nedariet to ar karstu sēkociņu. Labāk ir karsts sēkociņš. Tā, es paņemu šo sēkociņu un piespiežu šeit, lūk. Un viņš pats turās. Un tu pacel un nav. Un tad atgriežas. Un pazūd. Un atgriežas. Es domāju, apsējot tas ir vislabāk. Protams, jūs varat to darīt arī ar parasto skoču. Jums ir jānoliek sēkociņš vietā un jāaptina apkārt. Apkārt skočs. Labi, es jums parādīšu, kā tas jādara. Es nevaru atrast galvu. Tā redzat otrā iespēja šādi, ka jūs paņemat skoču, aptinat ap sēkociņu un tad viņš tur turās arī ļoti labi. Bet man šis liekas stulbi, jo kurš gan staigās šitā sēkociņu. Jūs zināt triku? Skatiet, redzat sēkociņš? Un nav! Tādēļ es neiesaku jums tā darīt. Bet, ja jums nav cits izvēles, jūs to, protams, varat darīt. Bet kā es parasti to vienmēr daru, ir bez skoča, bez nekā. Tu vienkārši kaut kādā bārā paņem sēkociņu vai vēl labāk tiem zobbakstāmiem. Tie ir vēl labāki. Bez nekā skoča, bez nekā. Jūs paņem, mazliet aplēdz īkšķi. Kā žūgāt īkšķi, tas pavisam dabiski. Un paņem to sēkociņu un šeit piespied. Vienkārši pirkstu kārtīgi piespied. Un tad viņš šādi turās. Un tad var arī šādi pat turēt. Un tad redzat, viņš izzūd. Un tad viņu paķer. Un tad viņš izzūd. Nu, jūs sapratāt to domu. Jums 3 iespējas. Izmantojiet, kur vien vēlties. Agrāk visas meitenes man pakaļ skrēja. Un tagad? Tagad es vairs somiņas nezogu. Tiekamies rītā.